Ļoti liels prieks jūs visus atkal redzēt kopā, gan partnerus, gan draugus, gan cilvēkus, kas domā par Rīgu, mūs visus rīdzniekus, Eiropas kultūras galvaspilsētas iedzīvotājus. 14. gadam palika pusotrs gads, un mēs labi zinām, ka mums ir ko parādīt. Mēs varam parādīt ļoti daudz. Bet kā cilvēks no pašvaldības es varu pateikt, ka ir absolūti skaidrs. Lai parādīt veiksmīgi, lai būtu rezultāts, ir nepieciešams finansējums. Tā mēs strādājam, bet mums ir ārkārtīgi svarīgi dabūt partnerus. Un, ja mēs runājam par atbalstu, man ir prieks pateikt, ka pirmais uzņēmums, kas ir piekrītis nākt strādāt kopā ar mums, ir uzņēmums Latelekom. Mēs gribam, lai Latelekoms ar savu piemēru parādītu ceļu arī citiem tikpat atbildīgiem uzņēmumiem, lai viņi arī nāktu pie mums un dibināt partneri attiecības. Bet tāda uzņēmuma kā Latelekom, viņš ir pirmais. Par to jums paldies, un īpaši paldies Glubjakum. Bet, protams, šo projektu mēs izvēlējāmies, tāpēc, ka es uzskatu, ka Rīgai un Latvijai mums ir ar ko lepoties, un mums ir jāizmanto šī iespēja. Man tiešām ir liels gods un prieks par to, ka mums ir dot šī iespēja atbalstīt šo svarīgo pasākumu. Un es ceru arī, ka viņš tiks godam novadīts un nesīs Latvijas un Rīgas labo vārdu visā pasaulē. Paldies! Latvijas valsts ministru kabinets pieņēma nākamā gada budžetu un mūsu prioritāšu un arī valsts sarakstā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Nākamā gadā ir pietiekoši naudas, lai mēs saulēcīgi sagatavotos svētkiem. Un 10. gads būs ne tikai milzīgi Latvijas kultūras svētki, bet arī biznesa uzņēmējiem. Es aicinu jūs investēt. Paldies jums!